mainīs maskas regulāri, ka dažiem bērniem ir vieglāk sevi identificēt ar to tēlu, ar tēlu uzvedību, ar ārējo izskatu, kuru viņš labi pazina. Psiholoģijas virziens, kas izmanto pasaku metaforiskos resursus. Arī izdzīvot tādus smagākus skolas gadījumus, mēs varam teikt tā, bērni attīst šo prasmi identificēt sevi ar meža dzīvniekiem un iztēloties klausoties pasaku. Un fonā skan klusa mūzika ar meža skaņām. Reiz dzīvoja ezītis. Viņš bija mazs, apaļīgs, pelēkā krāsā, ar smailu deguntiņu un melnām kā podziņas actiņām. Uz muguras ezītim bija visīstākās ādatiņas, taču viņš bija labsirdīgs un mīļš. Bet dzīvoja ezītis skolā, visparastākajā skolā, kur bija daudz bērnu, kurus mācīja gudrie skolotāji. Kā viņš šeit nokļuva, ezītis pats vairs neatmin. Varbūt viņu ir atnesis kāds skolnieks dabas stūrītim, kad viņš bija pavisam maziņš. Vai varbūt viņš ir piedzimis tepat skolā. Cik ezītis sevi atmin, viņš vienmēr atcerējās skolas zvanus, bērnu siltās rociņas, viņu garšīgos cienastus un mācību stundas. Ezītim ļoti patika, kā noritēja mācību stundas. Kopā ar bērniem ezītis mācījās rakstīt, skaitīt, mācījās arī citus priekšmetus. Protams, tas nebija manāms cilvēkiem. Viņiem likās, ka ezītis vien skrien un priecājas par dzīvi. Taču ezītis sapņoja. Sapņoja viņš par to, ka reiz, kad viņš izaugs, kļūs par skolotāju un varēs iemācīt visus savus meža draugus, visu to, ko prot pats un ko pats ir iemācījies skolā pie cilvēkiem.